Jā, sveiki visiem! Šodienas semināra tēma par arhitektu pieredzes stāstiem. Turpinam semināru ciklu, ko aizsākām maija sākumā. Par mani nedaudz, tātad mani sauc Krišs Kalniņš un esmu BIM risinājumu speciālists uzņēmumā BIM Solution. Un ja radīsies kaut kādi jautājumi pēc semināra, droši varat zvanīt vai attiecīgi e-pastā uzrakstīt, ja nepieciešams video materiāls vai kādas citas lietas, droši sazināties, pēc tam tālāk arī pārsūtīšu. Par uzņēmumu BIM Solution nodarbojamies ar 3 dažādiem virzieniem. Kā pamatvirziens ir nodrošināt gan būvniekiem, gan projektētājiem BIM rīkus, pārbaudītas datorprogrammas, gan nodrošināt Latvijā tehnisko atbalstu. Un kā otrs virziens ir BIM meistarklases, kur jau ar Eiropas fondu palīdzību vairākus gadus nodrošinām praktiskas apmācības gan individuāli, gan arī grupās. Tā kā noteikti izmantojot šo iespēju, līdz šī gada beigām vēl šie fondi ir pieejami. Un kā trešais virziens ir BIM vadība, tad startējam gan ar arhitektiem, gan ar attīstītājiem dažādos BIM projektos Baltijas valstu līmenī, nodrošinot gan koordinēšanas, gan ekspertīzes pakalpojumus un savu šo pieredzi jau piedāvājam attiecīgi uzņēmumiem. Šodien tātad seminārs par arhitektu pieredzi. Un šodien 2 runātāji, sāksim mēs ar uzņēmumu ēteru, un pēc tam nākošā daļa jau būs apārta daļa. Un šo semināru ciklu, tātad 10 runātājus, ko mēs bijām ieplānojuši maijā, arī noslēgsim nākošajā nedēļā jau ar 2 dažādiem uzņēmumiem, atkal par jaunām tēmām un uzņēmumu pieredzi un sasniegtajiem un realizētajiem projektiem. Un šodien tātad dodu vārdu tālāk ēteru, es pats pieslēgšos atkal uz jautājumu sadaļu. Tad to mans ieteikums jautājums droši kā rodas piefiksēt, rakstat Q&A sadaļā, un semināra beigās mēs visiem šiem jautājumiem, kas jums rodas gan par šodien rādītajām datorprogrammām vai projektiem, rakstat, un semināra beigās arī pārunāsim. Labi, es tagad došu vārdu tālāk Annijai, tā kā Annija var droši pārņemt manu ekrānu. Teik. Jā. Labdien, es esmu Annija Lausa un es strādāju arhitektu birojā Ēter. Šodien es runāšu par darba plūsmu, kas ir aktuāla mūsu ofisā, kas ir modelēšana sākuma arhitekta un detalizācija Rainā. Ēter ir arhitektūras prakse, kas fokusējas uz unikālu vidi starp dabu, tehnoloģijām un mūsdienu kultūru. Partneri Kārlis Bērziņš, Dagnija Smilga un Niklaus Paegla darbojas Cīrihē, Rīgā un Vīnē. Mēs esam 11 cilvēku komanda, un mēs strādājam pie gan dažāda mēroga, gan dažādas funkcionalitātes projektiem, kuriem es nedaudz tagad pastāstīšu. Mēs strādājam arī pie sabiedriskām ēkām, kā piemēram atbalsta centrs Pērle, kas ir uzbūvēts 21. gadā. Tas veidots kā plaša un gaiša telpa un atvērta sabiedrībai, un vienlaikus saglabājot arī privātuma, patvēruma sajūtu tās iemītniekiem. Telpas ir modulāras un viegli pielāgojamas dažādām vajadzībām. Mums ir arī dzīvojamās ēkas. Šis ir villas projekts, kurš ir veidots par pamatu ņemot jau esošas, nepabeigtas ēkas, nesošos elementus. Un tur šobrīd būvniecība vēl turpinās. Viens no nesenākajiem mūsu projektiem ir Veldzes mājas A projekts, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Rīgas vēsturiskajā centrā. Tā ir ielas fasāde, reaģē uz urbānu un vēsturisko raksturu, un ar pagalma fasādi un iekšpagāma labiekārtojumu mēs veidojam ļoti apzaļumotu. Un mums arī publiski startups, kā piemēram Žirafas parks Skanstas biroja kvartālā, kas veidots no 3 ovāliem paviljoniem. Ir arī starpdisciplināri projekti, kā piemēram Latvijas paviljons Expo 2020 un ASMR izstāde.
Un tā galvenā darba plūsma, kas tiek lietot mūsu birojā, ir sākt modelēt un veidot konceptu Arhikadā. Tad mēs viņu eksportējam tālāk uz Rhino, kur tas tiek detalizēts un sagatavots vizualizācijām. Un tad pēc nepieciešamības importēts atpakaļ Arhikadā, un no Arhikada mēs iegūstam rasējumus un datus. Es pastāstīšu par kādiem tiem galvenajiem rīkiem un viņu priekšrocībām Arhikadā un Rhino, lietojot šos divus piemērus, Villas un Veldes projektus. Tātad pirmais solis koncepts, kas ir Arhikadā. Mēs sākam ar vienkāršotu apjomu modeli, jo tādā veidā mēs automātiski jau dabūjam plānus un griezumus. Mums ir definētas sienas un pārsliņi, kurus mēs varam viegli mainīt. Tieši Villas projektā, tā kā tas bija uz tādiem esošiem elementiem jau, tad renovation filters mums ļoti palīdzēja. Vēl sākuma stadijā konceptā mēs izmantojam arī worksheets, lai veidotu 2D rasējumus vai koncepta schēmas, un tad mēs viņus overlejojam ar kādiem citiem rasējumiem vai gataviem Arhikada skatiem. Tad tieši Veldes projektam mēs daudz izmantojam design options, tādā veidā skatoties paralēli gan modeli 3D, gan fasādes, griezumus, plānus, un saglabājam 3D dokumentus dažādos, 3D dokumentus vienā skatuleņķī ar dažādām opcijām, salīdzinam viņu datus. Tālāk, kad jau aiziet detalizētāki plāni, mēs definējam visus elementus un sienas, un tādā veidā kaut kas mainās, tas notiek ātri un precīzi. Plānē mēs izmantojam iebūvēto Arhikada bibliotēku un tad pielāgojam pēc nepieciešamības lietas. Visām telpu eksplikācijām un citām tabulām, datiem, kas ir vajadzīgi, mēs izmantojam schedules un telpās zonas. Tad mums reizēm ir kādi nestandarta elementi Villas projektam, atsevišķi interjera elementi, varianti arī tika veidoti Arhikadā, izmantojot Profile Manager, tādā veidā ātri nomainot profilu un tad izstrādājot variantus tam. Un vēl mēs worksheets izmantojam, lai tur ievietotu CAD vai PDF plānus. Šajā gadījumā Veldzē tas bija ģenerālplāns, un kad tiek automātiski atjaunots, updatēts, un tad mēs viņu arī overlejojam un ar vairākiem rasējumiem, tas ir ļoti ērti. Un tad mēs eksportējam Arhikadu uz 3DM formātu, lai tālāk strādātu Rhino. Šeit ir ļoti svarīgi, lai jau tagad ir sakārtoti layeri un lokācija un visi dati. Un tad Rhino mēs vēlāk izmantojam, lai veidotu, modelētu blakus ēkas, labiekārtojumu, reliefu, piešķirtu tekstūras vizualizācijām, fasādēm. Fasādes mēs veidojam no blokiem, vēl kaut kāds pieliktos elementus un arī piešķiram tekstūras, tas ir viss priekš renderiem. Un Villas projektam mēs Rhino tālāk veidojām virtuves iekārtas, testējām un rozešu un slēdžu risinājumus. Un šobrīd tur notiek būvniecība, un mēs arī skatāmies un modelējam dažādus variantus interjeram. Paldies par uzmanību! Jā, paldies. Droši var pārdaļa pārņemt tālāk, un, kā es teicu, ja jautājumi radās par pirmo semināru daļu, droši rakstat, un tad jau uz beigām arī atbildēsim.
Jā, sveiki. Nu, tad mēs ar šo prezentāciju gribam parādīt arī no tādas praktiskas puses, kā mēs kā birojas tātad izmantojam arhitektu konkursu procesā un varbūt ne tik daudz kā gala dokumentāciju vai tikai rasēšanas instrumentu, bet arī kā tādu darba vidi, kur tad idejas tiek pārbaudītas, salīdzinātas un attīstītas. Un tātad mēs esam apkārt, neliela arhitektu komanda tepat no Rīgas, esam 4 cilvēku komanda. Un ikdienā mēs strādājam ar arhitektūru un pilsētbūvniecību, un tad tas mūsu fokus galvenokārt ir šis dzīvojamais fonds, nosacīt arī industriāla arhitektūra un, protams, met konkursi. Un tad atbildot uz jautājumu, kāpēc arhitekta, tad man šajā nelielajā komandā darba process ir diezgan ļoti tiešs. Viens cilvēks bieži vien vienlaikus domā gan par konceptu, gan modeli, gan rasējumiem, gan arī vizuālā materiāla. Tāpēc mums svarīgi tas, ka tas ļauj praktiski vienā vidē savienot vairākus darba līmeņus, konceptu, modeli, rasējumus un īstenībā pat prezentācijas materiālu. Un tad šīs bāzes arī mums veidojas šie galvenie 3 punkti. Un pieņemsim šī intuitīvā saskarsme, ar ko mēs domājam, kad atšķirībā no tādas darba vides, kas ir ierasta, vai daudzām citām programmām, kur daudz kas jāorganizē diezgan manuāli vai pārāk grūti ir atrast dēļ daudziem iestatījumiem, tad tieši arhitekts jau sākotnēji piedāvā arhitektam diezgan saprotamu projekta struktūru, stāva slāņus, projekta mapes, layoutus, un vispār tas palīdz uzturēt izteikti kārtību arī konkursu procesā, kur fails diezgan bieži attīstās ļoti ātri. Tāpat arī dizaina testēšana, bet pie šā mēs pieskarsimies nedaudz vēlāk. Un tad mums arī šis galvenais aspekts ir grafiskais eksports, kur, pieņemsim, konkursa gala materiāls ir diezgan ļoti svarīgs, un tad arī atsaucoties uz šo intuitīvo saskarsmi, tad šī programma ļauj diezgan ātri tā kā mums iegūt dažādus plānus, skatus, 3D attēlus un pat schēmas, kas tad tālāk veido prezentācijas pamatu un samazina tādu laika patērēšanu citās programmās. Jā, tad, kā jūs minējāt, tad konkurss mums tāda ļoti izteikti būtiska darba daļa birojā. Nu tā, mums īstenībā ir tāda kā projektēšanas laboratorija, un tāpēc tā ir tāda laba vide, kur programmas izmantošanas iespējas mums kļūst īpaši redzamas. Ar to es domāju, varbūt visiem šiem projektiem ir kopīgs bāzes fails, jeb templates. Tas praktiski nozīmē to, ka katru reizi, kad mēs sākam ko jaunu, mums ir gan gatavi noformēšanas elementi, gan sastāvi, pieņemsim, sienām, pārsegumiem. Daudzi elementi arī ar mums tādiem iecienītākiem pensetiem un arī dažādi profili un citi daudz tādi mazu knifiņi, kas tā kā mums ikdienā ļauj nedomāt par pašu failu uzbūvi, bet arī tā kā sākt uzreiz strādāt. Un tad vairāk nekā arī no šiem 35 konkursiem daļa mums ir prēmēti, un tas mums arī ir svarīgi ne tikai kā tāds rezultāts, bet arī tāds pierādījums tam, kad šāds darba process mums strādā. Un, protams, katrs konkurss ir atšķirīgs, un katrā ir kāda sava nianse, bet tad šī elastība tomēr ir viens no rezultātu veidojošajām daļām, jeb aspektiem. Un, tad mūsu process parasti neiesākās tā kā pilnīgi precīzi modeli. Tas sākās daudz vienkāršāk ar skici, apjomu meklējumiem, maketu un sarunām par ideju. Un tad arī šajā brīdī mums šī programma, ko mēs izmantojam, palīdz būt kā tādam pārējais instrumentam starp šo skici un arī precīzāku šo telpisko modeli. Mēs varam diezgan ātri pāriet no idejas un pārbaudīt apjomus, novietojumu un jebkādu elementu, kas ir uzskicēts 2D vidē. Tas arī šajā programmā mums notiek uzreiz 3D un otrādies. Un tas mums palīdz diezgan ātri sekot līdzi procesam un īstenībā diezgan daudz ko ātri var mainīt un attīstīt un saprast, vai tas strādā vai nē. Un tad es arī vēlētos parādīt pāris piemērus, kur tad šo darba struktūru var redzēt tādā praktiskākā pielietojumā.
Tad šeit mēs varam redzēt, kā tāda konkursa ideja sāk attīstīties jau pašā ArchiCAD modelī. Sākumā mēs modeli ielikām pamatinformāciju, zemes gabalu, apkārtēju apbūvi, tad arī šo ielas telpu un galvenā skatu punktus. Pat programma īstenībā mums ļauj importēt daudz dažādu failu formātus, kas ir diezgan svarīgi. Un arī šoreiz tā bija no citas programmas. Un tad arī šeit sākām izmantot arī šīs vairākās praktiskās funkcijas, piemēram, find and select. Varēja diezgan ātri atlasīt elementus starp pēc dažādiem tipiem, slāņiem, tā kā viņus sakārtot un tā kā nodalīt. Un vēl no tādām ikdienišķām funkcijām arī design options mums tā kā ļauj izstrādāt un salīdzināt daudz dažādus piemērus, atrodoties tieši, pieņemsim, vienā skatu punktā un skatīties, kā tad tas viss atšķirās no viena modeļa uz otru, uz trešo. Un tad arī izstrādes stadijā nevienmēr uzreiz ir nepieciešams tā kā pāriet uz ārēju renderošanas programmu. Mums šajā brīdī svarīgs nebija tā kā gala vizualizācijas kvalitāte, bet tāda ātra iespēja saprast, vai fasādes princips strādā. Un tad no šiem saglabātiem 3D skatu punktiem mēs tā kā arī varējām apskatīties šo fasādes dziļumu, gaismu un ēnu spēli, tāpat kā fasāde izskatās, vai šķiet dziļa vai nešķiet, un vispār to ēkas dalījumu kā tādu. Un kad vispār tā kā tas viss sāk nostabilizēties, tad īstenībā šī pārvaldība kļūst arvien vienkāršāka. Un pieņemsim no šiem pašiem atkārtojamajiem elementiem. Mēs tā kā varam izveidot vienu grupu, kuru mēs varam mainīt, pieņemsim no šiem konteineriem. Un tad viņi arī attīstās pa visu modeli. Tādējādi mēs varam tādus mazus knifiņus testēt un skatīties, kā tas viss kopumā tā kā atjaunojās, mainās. Tādējādi arī mums pātrināt šo darbu procesu. Un otrs piemērs, varbūt, ko mēs gribējām parādīt, ir pašvaldības īres nams Narvā. Šis mums projekts ir svarīgs, bet ne tikai tāpēc, ka viņš ir uzvarējis, bet tas varbūt arī labi parāda šo programmas pārēju no konkursa ideju uz šo tālāko projektu attīstību. Un, ja mēs Matīs ielā vairāk tā kā runājam par idejas apjomu un fasādes testēšanu konkursa stadijā, tad šajā Narvas gadījumā tas bija nākamais solis. Ar to es domāju, ka mēs sākotnējais konkursa modelis kļūst jau par tādu pamatu detalizētākam projektēšanas procesam. Šeit ir praktiski redzams tas pats process, par ko mēs runājām iepriekš, bet galvenā būtiskā atšķirība ir, ka šis modelis nepaliek tikai konkursa vajadzībām. Fails sākotnēji tika izveidot 23. gadā, tā kā konkursa stadijai, bet pēc konkursa uzvarēšanas tas netika izmests ārā vai sākts no nulles, un tieši šī paša modeļa bāzes tā kā projekts tika attīstīts un vēlāk pat veidot šis būvprojekts. Un, protams, arī pārējot uz nākamā stadiju, tad modelis tiek nedaudz pārstrādāts un precizēts, bet ja tas jau sākumā ir veidots diezgan loģiski, stāvu struktūra vai sienu biezums un tam līdzīgi, tad tas īstenībā kļūst par tādu labu pamatu tālākam darbam. Un tad atkal šeit pieslēdzās iepriekš minētā intuitāte par darbu plūsmu. Un man liekas, ka šī bilde diezgan ļoti labi reprezentē šo domu. Ja tā kā konkursa sienas tika zīmētas kā vienkāršs elements, tad pārvietojoties uz nākamo soli, mēs šīs pašas sienas tā kā spējam pārvērst kompozītā, kas tad arī automātiski atjaunojas rasējumos, tabulās. Un vispārīgi īstenībā pātrina šo darbu procesu gan failu izstrādē, gan apmaiņas starp inženieriem, jo, protams, viss, kas mainās 2D vidē, ir redzams arī 3D, pieņemsim arī šis pats sienas sastāvs. Mēs viņu izmainām 2D, un tajā pašā laikā 3D mēs varam paskatīties, kā tad viņš pa tiem slānīšiem ir mainījies. Un, kad mēs domājam apkopojumu,
tad mūsu procesā īpaši svarīgi likās vairākas funkcionalitātes. Pirmkārt, jau šis pieminētais template, tas tā kā mums ļauj diezgan ātri sākt darba procesu un uzturēt vienādu darba struktūru. Tad arī šie automātiskie rasējumi, kur tātad modelis ir sakārtots, plāni, griezumi. Tas tā kā viss diezgan viegli un ātri atjaunojās starp dažādiem skatu layoutiem, kas ir ļoti noderīgi. Tāpat mēs arī esam sākuši lietot Teamwork, kas ir diezgan īstenībā noderīga funkcija, jo mēs visi tagad varam strādāt vienā failā un tādējādi skatīties, ko viens izdarīs, ko otrs, diezgan ātri komunicēt un tam līdzīgi. Jā, tad es domāju, tas no manis būs šobrīd viss. Paldies par uzmanību. Jā, lieliski. Tad runātāji ir abi bijuši. Par jautājumu sadaļu es skatos, ka šobrīd uz doto mirkli es jautājumus neredzu, bet tā kā mums vēl ir laiks, es uzlikšu pāris slaidus, pastāstīšu par to, kas ir aktuāli šajā gadā ieplānots arhitektiem, un pēc tam tātad, ja būs kāds jautājums, noteikti arī atbildēsim. Jā. Ejot tālāk, tātad ar arhitektiem mēs šogad esam ieplānojuši arī klātienes semināru. 4. jūnijā no 16. vakarā līdz kā saka, 10. ir Ozīris kafejnīca, kur mēs satiksimies jau ar vadošiem Latvijas arhitektiem. Šeit ir attēlā vairāk semināru runātāji, bet noteikti būs vēl vismaz top 30 Latvijas arhitekti un nekustamo īpašumu attīstītāji, kur jau brīvā gaisotnē, brīvās sarunās apspriedīsim aktuālās tēmas Latvijā, Eiropā, un tāds vakars tieši arhitektiem un nekustamo īpašumu attīstītājiem ir šogad ieplānots. Šodien arī skatos, ir daudz tādu jaunu cilvēku, ko es nezinu, cik ir praktiski apgūjuši šīs programmas, ko šodien rādīja, vai praktiski ar šo visu nodarbojas. Tad ir tā, ka es labprāt tā detalizētāk par šīm mācībām, par ko iepriekš ieminējos. Un ir tā, ka līdz šī gada beigām ir iespējams Eiropas fonda atbalsts, līdz ar to jūs varat apgūt gan arhitekta pamatus, pieņemsim, vai arhitekta advancētā līmenī, un tieši tāpatās arī dizaineru asociācija šogad ļoti intensīvi rīko kursus tieši arhitekta lietošanai, tieši dizaineriem, kas ir kā piemērotākā programma viņu skatījumā tieši dizainēšanai un šādām lietām. Un, protams, ir ne tikai arhitekts, par ko šodien bija vairāk sarunas, bet ir arī dažādas tēmas, gan par šo pašu Rhino 3D modelēšanu un parametrisko programmēšanu, kad jūs jau varat automatizēt šo savu ikdienas darbību vai pārbaudīt šo savu ikdienas kaut kādu darbu jau, nezinu, 10 un dažādos variantos. Jā, tad ir vizuālā programmēšana arhitektiem, kas mums ir diezgan aktuāla meistarklase. Un, protams, šogad kā numur 1 ir mākslīgā intelekts, kur arhitektiem ir dažādas funkcijas, kā viņi gan vizualizācijas var veidot, gan automātiski šīs BIM prasības izpildīt vai vismaz daļu no šīm. Protams, arī vizualizācija, animācija un BIM koordinēšana, bez kā jau vairs, kā saka, ikdienā neiztikt. Tāds gada noslēgums ir klātienes pasākums, kur mēs šogad esam izdomājuši Baltijas valstīs rīkot vēsturiski lielāko BIM fórumu, un tas fokus ir vērsts tieši uz mākslīgo intelektu un būvniecības nozarē jaunākās tehnoloģijas un iespējas, un rīkosim 6. novembrī. Aicinam, šobrīd jau ir apstiprinājuši Eiropas lielākie programmu ražotāji, kad viņi ir gatavi prezentēt šīs savas programmas un mākslīgā intelekta iespējas. Līdz ar to 6. novembris ir tas datums, kur mēs varam brīvi satikties un jau pārunāt jau ļoti advancētas lietas tehnoloģiju jomā. Tā kā Eiropā es ceru, ka tāds fórums vismaz Baltijas līmenī ieņems kaut kādu savu vietu, tīri šajā jomā. Un, es skatos tagad jautājumu sadaļu. Jautājumu sadaļā es redzu, ka šobrīd pat nav jautājumu. Tas nozīmē, ka ļoti, ļoti precīzi ir izstāstījuši kolēģi šo savu informāciju par esošiem projektiem un tā. Es iziešu cauri gan visas čats sadaļas, tad šeit es neredzu jautājumus.
Nu jā, tad tas nozīmē, ka liels paldies, un tad jau tiekamies kādā no klātienes pasākumiem, vai no jūnijā, vai gada nogalē, un ja ir kaut kādi jautājumi par šo semināru vai materiālu un vēlaties ar viņu padalīties, jau kolēģiem droši informējiet mani e-pastā vai sazināties. Jā, veiksmīgi! Visu labā!